Pastāstīšu šodien kaut ko no savas pieredzes par višu stropiem. Šeit pie mājas dravā mums ir gan klasiski Latvijas stāvstropi, gan mūsdienīgāki daudzkorpusu stropi ar 10 rāmīšiem, kā arī dažādi nestandarta un paštaisīti vecāki stropi, kā arī daži eksperimenti, kurus es vēl tikai testēju. Šo varētu saukt par tādu klasisku Latvijas stāvstropu ar 2 slīpu jumtiņu. Šis principā ir tāds pats, tikai ar taisno jumtiņu. Uzskatu, ka stāvstrops Latvijas biškopībā ir klasiska vērtība un neatņemama sastāvdaļa daudzās piemājas dravās. Tādu stropu lietošana ir relatīvi vienkārša, bet salīdzinoši fiziski smagāka kā daudzkorpusu stropiem. Šeit ir tāda vienkārša komplektācija. Apakšā ir grīdiņa, šī lielā daļa ir peratelpa un augšā ir medus telpas apvalks, kā arī jumtiņš. Tā kā šobrīd aktīvā sezona ir beigusies, iekšā mēs neko daudz neredzēsim. Saime ir sašaurināta un pa virsmu ir sedziņa. Varbūt radās jautājums, kāpēc stropā neredzējām spilvenu, bet tas ir tikai tāpēc, ka pārlieku siltināšana kavē saimes ieiešanu ziemošanas režīmā. Lai cik paradoksāli nebūtu, pārāk sasiltināta saime patērēs daudz vairāk ziemas barību nekā tāda saime, kurai būs vēsāks mikroklimats. Ceru, ka pastāstīju kaut ko interesantu un varbūt pat kādam noderīgu. Nākošajā epizodē pastāstīšu vairāk par citiem mūsu dravā sastopamajiem stropiem.